Ar vijoļu dzidrajām skaņām Jēkabpilī sākās izcilā latviešu komponista Jāzepa Vītola piemiņai veltītās skulptūras atklāšanas pasākums. Jāzepam Vītolam šogad aprit 150 gadi, un par godu nozīmīgajai jubilejai tika izgatavota un atklāta skulptūra ar nosaukumu Mazais vijolnieks, kas atrodas pie Agrobiznesa koledžas ēkas. Skulptūras vieta nav izvēlēta nejauši. Ēkā, kurā tagad atrodas koledža, Jāzeps Vītols nodzīvoja pirmos 4 savas dzīves gadus. Skulptūras tēls Puisēns ar vijoli saistās ar komponista nākšanu pasaulē. Laikā, kad Jāzepa Vītola māte bijusi gaidībās, Jēkabpilī parādījies mazs puika vārdā Jāzeps. Viņš ar savu vijoli bieži ieradies mātes durvju priekšā un spēlējis. Mātei tā iepaticies mazais vijolnieks, ka viņa nolēmusi savu nākamo dēlu nosaukt par Jāzepu un teikusi, ka dēlam arī būs jāspēlē vijole, un tā arī notika. Viņas dēls Jāzeps Vītols papildu citiem instrumentiem apguva arī vijoļu spēli un kļuva par vienu no izcilākajiem mūzikas pārstāvjiem latviešu mūzikas vēsturē. Tagad pie Jēkabpils Agrobiznesa koledžas atklāta mazā vijolnieka skulptūra, ko darinājis viens no Latvijā vadošajiem tēlniekiem, Latvijas Mākslas akadēmijas profesors Aigars Bikše. Viņš skaidro, ka trūcis īstā mazā vijolnieka attēla, tādēļ veidojot darbu bijis daudz jāpēta un jāliek lietā arī paša izdoma. Es skatījos fotogrāfijas, skatījos gan vairākus, jo tādu veidojot tādu figūru, tur ir tomēr diezgan liela izpēta uz auguma, kaut kādām niansēm. Man bija vairāk modeļi, kurus es bildēju un skatījos. Es gāju uz mūzikas skolu, skatījos roku salikumu, kā vijolnieks spēlē un bildēju tās rokas. Ja, Tā kā, protams, tā ir liela tāda izpētes darbs, kas ir veidojot jāveic. Ja. Kopumā skulptūras izgatavošana prasījusi aptuveni 5 mēnešus. Tās augstums ir aptuveni 80 cm, un tēlnieks cer, ka mazais vijolnieks vēl ilgi atgādinās garām gājējiem un pilsētas viesiem par izcilo komponistu. Darbs šeit ir bronzā. Bronzas ir materiāls, kas ir droši vien varētu tūkstošiem gadu pastāvēt šeit. Un es ceru, ka pilsēta mainīsies, bet skulptūra šeit paliks un būs tāds Jēkabpils simbols. Skulptūra Mazais vijolnieks iedzīvotājiem būs nevien kā komponista Jāzepa Vītola piemiņas zīme un viņa saistības ar Jēkabpili apliecinājums, bet arī kā latviešu klasiskās mūzikas simbols. Sandra Paigikāne, Vladimirs Boltens, Vidusdaugavas televīzija.